Tagad es iemīlēju lietu. Un tā noteikti nebija mana patīkamākā dabas parādība. Taču šogad es no visas sirds biju pilnīgi sajūsmā atceroties šī gada maiju, kad Latvijā ļoti daudz lija lietus. Un katru reizi, kad lija lietus, es devos uz pastaigu meža parkā, kur praktiski nebija neviens cilvēks, tikai es. Es laikam caur to brīdi vēl vairāk iemīlēju to, kad nevienmēr Latvijā ir saulains. Un, ja nav saulains, varbūt nav nepieciešami par to nīkt un pīkstēt un visādi citādi būt neapmierinātam, jo, es to nevaru ietekmēt. To, ko es varu ietekmēt, vienmēr tas, kā es skatos uz šo situāciju, un vai es tajā varu ieraudzīt kaut ko priekš sevis. Un tā es iemācījos iemīlēt varbūt lietu, jo tas bija tas brīdis, kad praktiski meža parkā neviena cilvēka nav, un man ļoti patīk nereti būt arī vienai pašai ar savām domām, klusumu un to dabas čaboņu, kas notiek, kad